Nu, ižam daudz, kas ir padarīts. Tātad parādīšu, kas tātad uzlikta stūre pārkromētā, pievienoti tātad čoks, dekompresators, pagājuši. Tās troses man oriģinālām trosēm jaunām, kuras bija nopircis, viņām notrūka tie gali, tos es uztaisīju. Tātad pultes ir uzliktas, viss pievienots, sajūgs, viss strādā, gāze, visas sviras, viss, principā, te viss ir klāt. Tātad fāru turētājus uzliku bez atstarotājiem. Tur viss mums ir tā. Nu jā, ķēdi uzliku. Tur kā interesanti nav. Tātad nedaudz pa aizdedze man ir bez kontaktu. Tā vape Ukrainas. Nu, tā nav īstā vape, tā ir reāli skūtera aizdedze. Nu, vienkārši gribēju parādīt, kā viņu nostiprināt, nesabojājot oriģinālos kaut kādus kronšteinus. Ja gadījumā kāds gribēs uzlikt oriģinālu aizdedzi atpakaļ, es uzliku tā, lai to visu var demontēt, neko nesabojājot. Tātad šeit oriģināli nāk pieskurots, viņam kaut kāds tur diožu bloks vai kaut kas tāds. Šeit vienkārši izgriezu plāksni. Ar 3 skrūvēm viņi pieskrot uz oriģinālajām vietām. Un šeit ir skaviņi pievilkts. Pats tas komutators, kas tas ir, CDI bloks. Nu, un šeit līdzīgi arī kronšteins uz oriģinālajām vietām un uz 2 skrūvēm pieskrots pie kronšteina. Protams, varēja izurbt caurumus pat kriļņikā. Tur nav neviena cauruma. Bet, nu, lai nesabojātu visu oriģinalitāti, tad es izdomāju šitā, tas neko tur daudz neprasa. Jo, nu, mazums kādreiz izdomās pārdot vai ko cilvēks kāds gribēs. Visu oriģinālu aizdedzi liek lūdzu, noņem visu nost un nekas netiek savojāts. Tātad tas ir tā, un pats patīkamākais es viņu iedarbināju. Tūlīt tas arī nodemonstrēšu. Tātad man ir pagaidām viņš tikai tās salikts. Ar pudelīti iedarbināju. Bet viss strādāja. Nu, es viņu neizbraucu, bet uz pekas visus robus izštepselēju. Un tā likās, ka labs tur viss ir. Tūlīt es viņu iztumšu ārā un iedarbināšu. Nu, iztum ārā. Tūlīt mēģināšu iedarbināt. Principā es viņu darbināju nesen. Ka man nav nekādas te neglu šilkas, nekas nav pievienots. Vienkārši reiz darbinam un visu mēģināšu tā. Nu jā, drusku apgriezieni jāpieregulē. Negribu vēl tūkšgaitā strādāt. Bet, nu, fakts kā tāds, ka motors iedarbināts, viss strādā. Principā atliek provodku visu sataisīt. Jāliek kopā un jāmēģina. Uz ceļa jau vienmēr izlien kādi sīki defektiņi, kas laika gaitā jānovērš. Bet, nu, tas viss normāli, tas viss pieder pie lietas. Tā kā es esmu apmierināts ar rezultātu doto brīdi. Turpināsim.